Labrīt, kolēģi! Sveiciens septembrī. Visi ir uzsākuši darbu sezonu, tādu jau rudens darbu sezonu. Šodien pirmais tāds arī lietus beidzot pēc tām karstajām dienām. Tātad, kolēģi, mums darba kārtībā ir papildus ielikti 3 punkti, kurus būtu lūgums arī apstiprināt, un būs 2 informatīvie punkti. Tātad, principā viens būs par pašvaldības atbalstu Jēkabpils nodaļas sabiedriskā labuma organizācijām izstrādi, un otrs būs par mūsu kapitāla sabiedrības, ko lūdzu arī dot mazu informāciju, kā izskatās kapitāla sabiedrība un kā izskatās viņas dzīvotspēja. Tas ir par slimnīcu, un par to pastāstīt kapitāla sabiedrības valdes loceklis. Tad tas beigās, ja mēs. Un tad, kolēģi, es saprotu, visi tika aicināti rakstīt dzejoļus ar krītiņu uz ielas, kaut kur pēc finanšu komitejas, bet 12. mums ir ārkārtas domas sēde ar 2 jautājumiem. Tie ir vitāli nepieciešami ātri izdarīt šos jautājumus, lai tā darbība var notikt tālāk. Tāpēc varbūt nekavēsimies, iesim tad uz priekšu. Un komitejas beigās tad es arī pastāstīšu, kāda mums ir situācija šobrīd ar aizņēmumiem, ar dažādiem projektiem, kas mums plānojas arī ar budžeta grozījumiem, un to tad došu domas, bet finanšu komitejas beigās. Labi, kolēģi, tātad vispirms ir balsojums par darba kārtības papildināšanu un iekļaut 3 punktus. Tātad viens ir par sadarbības līgumu slēgšanu, otrs ir par nedzīvojamo telpas nodošanu nomā, tas ir Zasa aptieka, un par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, kolēģi, uzsākam balsojumu. Sešpadsmit deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts ir papildināts, un uzsākam tad balsojumu par darba kārtību. Labi, Alfonam neiet kaut ko aparāts, bet 15 deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts darba kārtība ir apstiprināta. Un pirmais darba kārtības jautājums ir saistošie noteikumi apstiprināšanu stipendijas. Mēs šo jautājumu vienu finanšu komiteju jau gājām, tur bija piebildes un ierosinājumi, tad varbūt lūdzu par šiem, tātad šeit šobrīd ir ievietoti divi iespējamie varianti. Viens ir vecais variants ar visām kategorijām, kuras atbalstījām līdz šim, un otrs ir jaunais variants, un tā kā bija priekšlikumi tomēr atstāt šīs kategorijas plašākas, tad šobrīd priekšlikums ir tāds, kad palielinam stipendiju summu uz 100 eiro, tā kā tas ir ielikts, bet kategorijas, ar kurās mēs atbalstam, varētu būt pēc iepriekšējā saistošiem noteikumiem. Ja? Vai ir kādi citi priekšlikumi, kolēģi? Man liekas, ka Diānu vajadzētu viņu noformulēt šeit, jo tur ir abi 2 iekšā, bet abos ir ieliks šie 100 eiro. Dace varbūt. Jā. Jā, tad priekšlikums, protams, būtu tad šobrīd balsot par šo otro redakciju, vai ir citi priekšlikumi? Aivars, lūdzu. Man jautājums, cik otrais priekšlikums izmaksās pašvaldības budžetam? Tātad tur tālāk ir rādīts šie... Jā.
mums iepriekšējā periodā šī paredzētā stipendiju summa pilnībā netika izmantota. Vienmēr palika pāri un līdz ar to šobrīd pēc vajadzības, ja būs nepieciešams, noteikti, ka vajadzēs pielikt klāt, bet es domāju, ka tie ir, ja nemaldos, tie bija, tā kā Dace minēja, uz šiem 100 cilvēkiem, tie varētu būt 3,5 tūkstoši. Ja būs nepieciešams pielikt klāt. Jā, nu, kā es teicu, netika iztērēts iepriekšējais, bet... Pagājušajā gadu bija starpība 10,000. Lūdzu, kolēģi, ja nav, tad priekšlikums ir balsot par otro redakciju. Ja? Vai to uzlikt kā priekšlikumu šobrīd? Vai mēs balsojam vienkārši par kā priekšlikumu? Ierakst, lūdzu, Diana, ka ieliekam priekšlikums otrā redakcija, kad ir vecie saistošie noteikumi ar summas maiņu. Lūdzu, uzsākam tad par šo priekšlikumu, kolēģi. Vai neiet? 16 deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav. Līdz ar to priekšlikums ir apstiprināts, un tad mums jānobalso par visu lēmumu projektu par saistošajiem noteikumiem ar šo redakciju. Lūdzu, uzsākam balsu. Tev gribētu piebilst? Es gribēju tikai piebilst to, ka varbūt mums vēlākā laikā jāapskatās ir vēlreiz tās prioritātes. Ja? Ja jums ir kādi priekšlikumi, jūs sakiet, kurus mēs atbalstam, kurus ņemam nostam, bet tas ir cits dokuments. Un to mēs varētu arī... Tas ir šo specialitāšu saraksts. Ja? Lūdzu, kolēģi, balsojam. Elīna. Nē, Elīna. Ir, tagad viss kārtībā. 16 deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts apstiprināts. Tad nākošais ir par koeficientu 2024. gada kontrolskaļu noteikšanai. Dosim Gitai vārdu. Gita, lūdzu. Man īsti nav ko piebilst, tātad atbilstoši budžeta izstrādes reglamentam. Piedāvājums ir apstiprināt bāzi 1, koeficientu 1 kontrolskaļu noteikšanai 2024. gadam. Lūdzu, Evers. Man jautājums, jau redzot mūsu šī gada inflācijas procentu ar kontrolskaitli 1, mēs varēsim objektīvi nosakt savas izmaksas? Gita. Tad, kad mēs sāksim likt kopā budžetu, tad mēs īsti redzēsim, bet šobrīd tā inflācija ir, bet ir arī vietas, kur krītas izmaksas, tā kā kopumā, tad, kad iestādes sniegs savus pieprasījumus, tad varēs izvērtēt. Jā, kolēģi, tad bija energoresursi un viss, tas bija šogad mēs skatījāmies viņus atsevišķi, līdz ar to vairāk vai mazāk algu fonds arī ir atsevišķi, tās ir tās lielākās pozīcijas, kur ir šī inflācija, un es domāju, ka ja būs tā vajadzība, protams, tad budžetā skatīsimies, kādas šīs iespējas ir, lai apmierinātu tās vajadzības. Lūdzu, kolēģi, uzsākam balsojumu. Sešpadsmit deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Nākošais lēmuma projekts ir budžeta komisijas izveidošana. Lūdzu, Gita, tad arī īsi izstāstīt un
un pārējiem kolēģiem lūdzu tad pieteikt savu kandidatūru uz budžeta komisiju. Ja? Gita? Jā, nu tā tad ir jāapstiprina budžeta komisija 2024. Gada budžeta sagatavošanai. Ir tātad komisijas locekļi, priekšsēdētājs ir Raivis Ragainis un vietnieks izpilddirektors Uldis Skrēvers. Tāpat piedāvāts ir locekļi Alfons Žuks, Aivars Vanaks, Kārlis Stars, Ainars Vasilis un no darbiniekiem Anita Maskovska un Gita Kalniete. Un deputāti 5 vietas komisijas locekļiem. Lūdzu, kolēģi, vispirms, lai var aizpildīt uzreiz, kurš vēlas budžeta komisijā. Tātad Aivars Kraps. Lūdzu, kolēģi, mums ir Leonīts Salcevičs. Pierakstiet, ja? Mēs varbūt tās kādi nav ieradušies, varam atstāt kādu var arī brīvu vēl, bet kolēģi, mums Mārtiņš varbūt iepriekš bija un nav ieradies vai gribēs vai ko. Vēl kolēģi, kuri? Aija? Edvins? Nu īsti mēs parasti. Gita, cik mums bieži apmēram iet finanšu budžeta komisijas? Cik bieži mēs likām? Mēnesī reizi? Sākumā ir mēnesī reizi uz beigām, tad varbūt arī ir 2 reizes mēnesī. Nu, neko daudz. Edvīns Meņķis. Aija. Nē, nu, es saprotu, ka visi ir darbos, visi strādāja, mēs jau arī liekamies visi iekšā, bet lūdzu, kolēģi, ja ir. Kaspar? Nē, nu Andrejs šobrīd veselība, bet nē. Es nezinu par Mārtiņu nezinu. Neliksim, kamēr cilvēka nav uz vietas un viņš pats neapstiprina, nav jēgas. Labi, kolēģi, šobrīd 3 Valdis, jā, Valdis Vizulis. Ja, un tad atstājam varbūt tās šobrīd, tur mums sanāk 1, ja? Jā, atstājam uz domes sēdi, varbūt kāds vēl, vai Kaspars, vai kas izdod. Ja? Tātad pagaidām 1 atstājam, labi? Nu, vai Kaspars, vai Mārtiņš, nu, paskatīsies, kurš. Ja? Labi, kolēģi, tad Gita varbūt nosauc šobrīd, kā mēs salikām, kādā sastāvā. Tātad tos iepriekš arī pieminēt, kas bija jau. Nu, nosauc visus, jā. Jā, tātad priekšsēdētājs komisijas Raivis Ragainis, priekšsēdētāja vietnieks Uldis Skreivers, locekļi Alfons Žuks, Aivars Vanaks, Kārlis Stars, Ainars Vasilis, Aivars Kraps, Leonīts Salcevičs, Edvins Meņķis, Valdis Vizulis, Anita Maskovska, Gita Kalniete un 1 komisijas locekļa vieta patreiz brīva. Jā. Lūdzu, kolēģi, tad uzsākam balsojumu. Sešpadsmit deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav, lēmuma projekts izskatīts. Nākošais lēmuma projekts ir grozījuma lēmumā numur 503 no 2023. gada par galvojumu sniegšanu Sijā Jēkabpils reģionālās slimnīcas aizņēmumu investīciju projekta īstenošanai. Lūdzu, Baiba vai Gita? Jā, nu tad es izstāstīšu. Tika apstiprināts iepriekš galvojums summa 87 772,59 eiro centi. Bet galvojuma līgums šobrīd no valsts kases ir apaļa summa 87 773 eiro, tāpēc nepieciešami šie grozījumi. Lūdzu, kolēģi, uzsākam balsojumu, tātad tīri tehniski dažu centu grozījums. Valdi. Sešpadsmit deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav, lēmuma projekts izskatīts.
Grozījumi lēmumā numur 283 no 21. gada par amatu sarakstiem. Iveta, lūdzu. Ieslēdz lūdzu skaņu, Iveta. Nav skaņas. Es atvainojos, labdien! Ir saņemts Jēkabpils novada attīstības pārvaldes vadītāja iesniegums likvidēt vakanto amata vietu, referents uzņēmēju darbības atbalsta jautājumos un attiecīgi vienlaicīgi projektu vadības nodaļā vienam amatam, kas ir referents nevalstisko organizāciju darba jautājumos, mainīt amata nosaukumu. Lūdzu, Aivars. Jā, man jautājums, neatceros kad, bet kad šo štata vienību virzīja uz apstiprināšanu, mums bija diezgan asas diskusijas, un jūs stāstījāt, ka tāds ir tiešām vajadzīgs uzņēmēju darbībā, un varbūt arī jā. Nu, ir pagājis kāds ilgs laiks, saprotu, ka cilvēks neviens nav pieņemts darbā, un tagad mēs sakam, ka principā uzņēmēju darbības atbalsts mums jau tā kā uz pusi vajadzīgs, jo mēs viņu savienojam ar nevalstisko. Tad varbūt domas vadības komentāru. Kas tad ir mainījies par šo pusgadu? Jā, tad kvalitatīvu kadru atrašana ir diezgan problemātiska, un šobrīd mēs redzam, ka savienojot amatus kopā, arī atalgojums varētu būt mazliet labāks, un līdz ar to mēs varētu šo nevalstisko sektoru salikt kopā ar uzņēmēju darbības atbalstu un strādāt gan ar nevalstiskiem, jo bieži vien nevalstiskie arī iesaistās dažādos projektos, un kur viņiem ir vajadzība palīdzēt, un visvairāk, ko mums gribētos, tas, lai tiek atbalstīti jaunie uzņēmumi, jaunie uzņēmēji, un tāpēc mēs domājam, saliekot kopā, varētu būt labāks šis atalgojums un panākt labāku rezultātu. Tā tas ir domāts. Es tā kā saprotu, tad esošais cilvēks nebija gana kompetents, lai šos amatus apvienotu referents esošais. Es gribētu teikt tā, ka esošā slodze, kas bija mums saistīta ar biedrībām, ja, tad no kura datuma ir 29. septembrī, ja, 29. septembrī iet prom. Ja, un tad uz jaunu mēs vienkārši liekam, apvienojam kopā un sākam jaunu darbību. Ja. Lūdzu, kolēģi, ja nav vairāk jautājumu. Trīspadsmit deputāti pār, pret nav, atturas Aivars Kraps, Elīna Serkava, Leonīds Salcevičs, nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Par finansiālu atbalstu. Sociokomitejā izskatīts jautājums. Lūdzu, kolēģi, jautājumu. Lūdzu. Priekšlikums atvainojos. Tātad priekšlikums ir tāds, tā kā telpas, teiksim, pasākumam īrēts no Jēkabpils 3. vidusskolas, tad izņem šo finansējumu ārā telpu īrē, bet 3. skolai nodrošināt telpas. Baidos, ka juridiski, vai tas ir iespējams, jo mēs paši neesam organizatori. Mēs piedalāmies pasākumu organizēšanā ar finansiālo atbalstu. Tas ar finansiālo atbalstu, jā, bet mēs dodam... Tas ir mūsu atbalsta summa. Es vienkārši stāstu šobrīd situāciju, jā, kad mēs piedodam finansējumu šī organizācija un viņa samaksā par telpām. Tas arī ir mūsu atbalsts, bet iedot patiešo brīvi telpas mēs laikam nevaram. Tīri, ja mēs neesam paši pie organizatoriem. Lūdzu. Sanāk eleganti, mēs pārskaitam naudu, lai saņemtu viņu atpakaļ. Nezinu, ko mēs no tā stulbi sanāk, jā. Bet arī, kā jūs redzējāt, arī kultūrā mēs tā daram ar dažādu saliņas izmantošanu. Visu. Aivars, lūdzu. Es domāju, ka tas ir tikai pareizi, jo pasakat man lūdzu motivāciju Jēkabpils šajā gadījumā 3. vidusskolai kaut kādas telpas nomāt. Viņiem rodas papildus izmaksas, apkopējas UTT. Un ja viņi par to nesaņem nekādu samaksu, tad es nākamajā reizē pateiktu cienījamam cīņu klubam, ka tajā laikā, diemžēl, bet man sporta zāle ir aizņemta. Ja? Mums ir, ja mēs šitā finansējam, tie ir skolu
zāļu ieņēmumi. Viņi ir paredzēti budžetā, viņi cer savu zāli iznomāt, un viņiem būtiski ir viena alga. Kas ir dalībniekos? Pašvaldība, tikai tam gun, man gun vai kaut kas cits. Tas tikai godīgi pret šajā gadījumā mācību iestādi. Jā, paldies, kolēģi. Taisnība ir. Te varētu būt, ka mēs budžetā vienkārši ieliekam šādu summu viņu budžetā. Skolas, jā. Jā, bet man liekas, ka juridiski mēs īsti nevaram iedot pilnīgi bez maksas pašvaldības telpas. Vienalga, ja tā ir biedrība vai jau kāds uzņēmums, pat atbalstot. Ja, mēs varam piešķirt naudu. Jā. Labi, priekšlikums noņemās, jā? Ir, Tūlītās Leonīds bija un tad Egars. Lūdzu. es domāju, par to jautājumu vajadzētu diskutēt un pieņemt kaut kādu vienotu pieeju, jo es nezinu, varbūt es kļūdos, bet man tāds aizdomas, ka daudz mēs iedevām arī pavelti gan telpas, gan elektrību, gan ledu slavenajā ledu šovā. Tur man šķiet, ka tās dažas izmaksas pozīcijas tika uzliktas uz šīs iestādes pleciem, un tas nav labi. Šī gadījumā šis jauniešu tāds turnīrs un roks un hokejs, laikam viņš saucās, ja? Viņi bija rakstījuši šo iesniegumu. Mēs viņus budžetā jau apstiprinājām gada sākumā par hokeja izmantošanu. Protams, viņi ir uzrakstījuši vēl vienu iesniegumu un uz budžeta grozījumiem skatīsimies, varbūt tās varēsim to arī izdarīt. Ja? Jo šī biedrība lūdz šo atbalstu, lai varētu norēķināties. Un arī nākošā gada plāni viņiem ir piesaistīt jau Eiropas finansējumu un taisīt jau grandiozāku pasākumu. Līdz ar to, pareizi jūs sakat, mēs nevaram iedot pilnībā pa velti, bet ja mēs ejam kā rīkotājs, kā iekšā, kā pašvaldība, kā rīkotājs, tad tas ir mazliet citādāks status. Ja? Lūdzu, Egars. Es gan domāju, ka te pie kopējas sistēmas būtu jāpiestrādā. Jo no vienas puses skolā tā zāle ir, tur elektrība varbūt vairāk, tas apkopējs ir štatā, vai viņš tur biežāk strādā, mazāk strādā, lielāka noslodze, mazāka noslodze. Skaidrs, ka skolai tas ir ieņēmumu kaut kāda sadaļa, un viņai labprāt gribētu gūt tos ieņēmumus. Ir trešā puse. Mēs iedodam naudu, teiksim, organizatoram vai sabiedrībai vai vēl kaut kam tālāk. Skola raksta rēķinu. Ja? Es nezinu, kas tur notiek ar kaut kādiem PVN-iem un tā tālāk. Varbūt tās, ka mēs varam izstrādāt, es nezinu, vai ierosinājiet tur kaut kādu dotāciju sistēmu, piemēram, ja pašvaldība atbalsta esošu pasākumu vai piedalās pasākumu organizēšanā, tad mēs, piemēram, nodrošinām tur tās telpas, bet lai nebūtu klaižu zaudējums, teiksim, katrai tā iestāde ir kaut kāda dotāciju naudiņa, kas neiet cauri rēķiniem, neiet cauri kaut kādai papildus administrēšanai, tur nodokļu sistēmām un tādām lietām. Bet tas vienota pieeja būtu svarīga šī lietā. Es vēlreiz gribu. Lūdzu. Es pilnīgi piekrītu. Vēlreiz vienkārši gribu akcentēt, ka šeit nav ieviesta kārtība jau daudzu gadu garumā, un beidzot ir jāpieliek punkts, jo man vēlreiz atgādina iekšējā tāda pārliecība, ka šis milzīgais šovs, par ko es esmu ar abām rokām par, neatnesa to, kas bija domāts popularizēt hokeju, tas ir izpildīts uz 100%, bet savākti ziedojumu nelēmīgiem bērnam ir tikai 3000. Mūsu ieguldījums bija finansiāli liels, jau pašā budžetā ielikts, un es 100% pārliecināts, ka bija vēl pozīcijas, varbūt pat skatuve, ledus, kas tika nofinansēts, netika paprasīt nauda. Ja turpmāk kaut kādus tādus pasākumus rīkot, tad jābūt starp šīm idejas autoriem un pašvaldībai kaut kādam līgumam starpā, ko kurš dara. Tad tas būs tiesiski pareizi un vienāda attieksme pret visiem. Paldies. Jā, piekrītu. Ieņēmuma sadaļa, protams, šie ziedojumi, kas tika veikti, tika saziedots ar 3000 ar kapekām kaut kādu, vienas dienas ledus, divu dienu ledus izmaksas un tam līdzīgi. Labi, kolēģi, bet šobrīd ir jautājums par šo
Ja nav vairāk citu jautājumu, lūdzu uzsākam. Tad, lūdzu, Aigars. Bet, lai nepazūtu tā diskusija nekur, vajadzētu tad, es nezinu, kaut kā novirzīt, kaut kam papētīt to jautājumu vai izstrādāt kaut kādu iespējamu koncepciju, par ko mēs varam tālāk diskutēt. Mēs šito, protams, nobalsosim un tā diskusija pazudīs. Tātad sporta būvju izmantošana kādā veidā un kā mēs piešķiram šo finansējumu vai kā izmantojam mums arī kultūras. Mēs, man liekas, esam kultūrai jau gājuši cauri tam visam un tur ir iespēja to 90% atlaidi dabūt šī telpu izmantošanai, piemēram, kā Saliņā. Jā, varbūt, kad jāskatās, bet pilnīgi pa velti laikam nevar. Liena piefiksē varbūt šo, ka mums ir jāpārskata viņi un atgādināt, lai mēs uzticam šos noteikumus, kas ir uz kultūru, pielīdzināt arī sporta zālēm un sporta telpām. Jā, tas jau neiet tikai par atlaidi, tas jau ir vispār. Nē, vispār principu. Ja mēs piefiksēsim, tad vismaz vienkārši kaut kurā brīdī pieķersimies un sakārtos. Ja? Labi, kolēģi, uzsākam balsojumu. Sešpadsmit deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav, lēmuma projekts izskatīts. Finansējuma piešķiršana dabas resursu aizsardzības biedrība. Lūdzu, soc komitejā izskatīts. Ja nav papildus jautājumu, lūdzu, sākam balsojumu. Sešpadsmit deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav, lēmuma projekts izskatīts. Par NVO projektu pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sporta biedrība Ābeļi. Arī soc komitejā izskatīts jautājums. Ja nav uzradušies papildus jautājumu, lūdzu uzsākam balsojumu. Tur bija jautājums, cik es atceros par to finansējumu, kad mēs paredzam 23. vai 24. Tur tā kā noskaidrojās. Šogad viņiem laikam jāizpildē. 16 deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav, lēmuma projekts izskatīts. Par finansējumu piešķiršanu Jēkabpils mākslas skolai. Soc komitejā izskatīts jautājums. Tad, ja kolēģi nav citu priekšlikumu jautājumu, Aigar. Sešpadsmit deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav, lēmuma projekts pieņemts. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu nosacītās cenas apstiprināšanu. Ainārs var tur. Tas ir Ingrīda, Viktorija Rāviņa ziņotājs. Viktorija, lūdzu, noziņo. Skaļāk mazliet, lūdzu, Viktorija. Labdien, mirklīti, tuliņ. Jā, cilvēks ir ierosinājis izpirkt zemi zem būvēm, noteiktā cena un sagatavots lēmums piedāvāt personai par noteikto cenu iegādāties īpašumu. Lūdzu, kolēģi, ja nav jautājumu, lūdzu, balsojam. Sešpadsmit deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav, lēmuma projekts pieņemts. Tātad par nedzīvojamo telpu nomas līgumu vienpusēju izbēgšanu pirms noteiktā termiņa. Viktorija, lūdzu. Labdien, vēlreiz. Tātad jaunā gadā, šim gadam sākoties, tika pārdota Zasas aptieka
un telpas bija nodotas jaunajam īpašniekam. Jau labu laiku viņi tur nedarbojas, viņiem ir anulēta arī licence, un pamatojoties uz to sagatavots lēmums vienpusēji izbeigt līgumu, jo viņi tur darbību neveic, un tādēļ mēs arī to līgumu laužam. Lūdzu, Aivars. Jā, es lasu arī pamatojumā, ka ir šausmīgs telpu nomas parāds izveidojies uzņēmumiem veseli ar kavējuma naudu 14 eiro. Tā kā jūs to tā kā nopietni uzturat. Jo tad es aicinātu kolēģi paskatīties visus līgumus, kas ir pašvaldībai noslēgts un kuram ir parāds lielāks par 10 eiro. Varbūt uz nākamo sēdi sagatavojam tos 100 līgumus, kurus arī paredzam laust. Tas ir jautājums numur 1, jautājums numur 2. Kāda tālākā darbība? Cik es atceros, mēs ar kaut kādu 3., 4. izsoli dabūjām pretendentu. Tur kaut kāds ilga epopeja bija. Neviens negribēja pieteikties. Tagad mums ir parādījies kāds pretendents, kas to pakalpojumu varētu veikt. Un vai mēs esam komunicējuši ar šo komersantu, kāpēc tā ir izveidojies? Respektīvi to situāciju, ko saka viņš. Labi. Tā, ja mēs runājam par šo parādu, par tām telpām, tiem 14 eirām, ja, tas jau pašā sākumā, kad tika iznomātas šīm uzņēmumu Zasas aptieka šīs telpas, viņš bija, tā kā viņa bija mūsu kapitāla sabiedrība, tad tāpēc šis arī bija tāds, teiksim, varbūt ne tie ļoti korekts, ja, nevis balstīts uz ļoti lieliem aprēķiniem, bet deputāti nolēma, lai tikai viņa tur eksistētu, tāpēc arī tāda īres maksa ir. Ar šo uzņēmējs esmu komunicējis jau vairākas reizes, vismaz 3. Katru reizi mums ir solījumi tūlīt būs. Arī tad, kad mēs pārdevām šo kapitāla sabiedrību, tad arī bija solījums, tūlīt pēc mēneša mēs atvērsim vaļā. Arī mēs esam iedzīvotājiem solījuši, ka aptieka būs, ka viņa strādās, bet līdz šim brīdim uzņēmējs nav licies nemaz zinis. Solījumi, man ir ļoti liela alga, varētu visi nākt strādāt, bet speciālists kā nav atrast, tā nav atrast. Es esmu sazinājies par aptiekām, sazinājies ar cilvēkiem, kas zina šo aptieku darbību vairāk vai mazāk. Tad mēs varam skatīties, varbūt nāks kāds cits, jo Zasa atrodas no pilsētas vairāk kā 30 km. Tuvākā aptieka atrodas 20 km, lai atvērtu aptiekas filiāli. Minimālais attālums ir 8 km. Pilsētā tas ir noteikts metros, lauku teritorijās tie ir 8 km no nākošās filiāles. Tā kā mūsu uzdevums ir skatīties, lai šī aptieka tiktu atvērta, kas viņai pieteiksies, varbūt šis pretendents vēlreiz pieteiksies, bet uz šo brīdi, ja viņi neizrāda nekādu interesi un nekas nav darīts, mans priekšlikums ir laust līgumu, jo tiešām šī ir licencētā darbība. Šajās telpās nevar neko citu veikt, tikai un vienīgi aptieka. Kolēģi, tad varbūt tās īsts skaidrojums, kamēr šeit notiek atrunāšanās par to, ka mums nav darbinieka vai vēl kaut ko, aptieka nestrādā. Šobrīd ir citi konkurenti izteikuši vēlmi šajā vietā darboties, respektīvi nodrošināt aptiekas darbību. Un tas mums spiež uz to, ka mums būtu jālauž šis līgums. Pretējā gadījumā šī teritorijā jauna aptieka ienākt nevar. Šis cilvēks ir šobrīd, kā saka, viņu nevar ienākt, ja ir viena licence jau noslēgta. Licences darbība ir apturēta. Tātad viņš atsāktu šo darbību, viņam ir jāatjauno. Visticamāk, ka šī licences darbība netiks atjaunota.
Lūdzu, Elīna. Jā, man ir jautājums, tad tas juridiskais pamatojums, kāpēc mēs šobrīd skatām šo lēmumu projektu par līguma vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa. Tas pamats, kāpēc, ir tas tāpēc, ka ilgstoši netiek nodrošināta aptiekas darbība? Protams, ja viņai bija mērķis, mēs pārdevām šo aptieku ar mērķi, kad šajā vietā tiks turpināta aptiekas darbība, tad uz šo brīdi ir pagājis jau ilgs laiks, kurā viņu nav. Tātad šīs telpas vienkārši stāv, viņās nenotiek nekāda darbība. Es gribētu lūgt uzklausīt, ar mani ir sazinājies šī uzņēmuma pārstāvis. Es gribētu lūgt viņam nosūtīt saiti uz e-pastu, lai viņš var pieslēgties un izteikt savu viedokli, lai mēs varētu uzklausīt. Kad? Tagad? Jā, kas tagad ir, kuram tika pārdotas. Īstenībā, kolēģi, tā ir tikai normāla praksa. Ja mēs ar komersantu laužam līgumu, tad viņu uz šo sēdi tā kā būtu zolīdi nosūtīt saiti un pieaicināt. Es domāju, ka tā nav nekāda normāla praksa, jo uzņēmums ir vairāk kārt komunicējis un vienmēr ir solījis, un šie solījumi kādam ir jāpilda. Ne tikai pašvaldībai jāpilda, bet arī uzņēmumam jāpilda. Protams, es labprāt dzirdētu viņa argumentāciju, bet vai mēs tagad mēģināsim gaidīt, kad viņš pieslēgsies, vai viņš ir gatavs pieslēgties šobrīd? Jā, viņš man lūdza nosūtīt, vai rast iespēju vai ir iespējams pieslēgt šo? Lūdzu, pieslēdziet. Tūlītās iedošu. Nu jā, varēja jau pieteikt. Noteikti varēja pieteikt pirms sēdes, mēs būtu pieslēguši jau. Lūdzu, Leonīd. Paga. Jā. Leonīds un pēc tam Evta. Jā. Ar nožēlu jāsacina, ka mūsu lielajā novadā pēc apvienošanās ir mazāk paliek šo pakalpojumu veidu, ko mēs iedzīvotājiem varam sniegt. Un es jau, man liekas, ka mēnesi atpakaļ rosināju dot informāciju, kāda situācija mums ir pasta nodaļām. Jo tas nav normāli, ka tādā lielā apdzīvotā vietā kā Sala pasts ir aiztaisīts dēļ kaut kādiem 2000 eiro zaudējumiem gada laikā. Aptiekas pats par sevi nav, Sēlijā ģimenes ārsta prakses nav. Es nezinu, kas tur ar Leišmolu notiek, kas Aknīstē, kas Viesītē. Zasā tagad bija aptieka, viņas arī nav. Es gribētu tomēr rosināt diskusiju par šiem pakalpojumiem, kuri mums pamazām slīd no rokām ārā pazūd, kāda mūsu aktivitāte, un šeit varbūt tieši par šīm pasta lietām, jo nav normāli, ka pasta nodaļas arī zūd. Jā, tie ir regulēti biznesi, un, protams, mēs esam runājuši arī ar pastu, un viņu vēlmes ir tādas, un bieži vien viņi ļoti grib izmantot pašvaldību kā finansētāju, bet jāsaprot, ka tas ir bizness. Protams, kad mūsu iedzīvotājiem gribētos saņemt tuvāk šos pakalpojumus, bet studēt biznesu mums arī ir dažas iespējas tikai, un nevienmēr mēs to drīkstam. Lūdzu, Aivars. Atbildot uz Leonīda šo jautājumu, arī pagājušajā gadā slēdza Rubeņu pasta nodaļu. Bija savākti 300, ja ne vairāk cilvēku paraksti. Bijām pie pasta vadības, Jēkabpils reģiona vadības, aizgājām, runājām, un tad tika parādīti fakti, cik daudz tiek šī korespondence veikta caur šo pasta nodaļu. Un tie skaitļi bija šokējoši. Mēnesī 3 vai 5 nosūtītas vēstules caur pastu. Es saprotu, ka pasts šajā biznesā izmanto liektu citādākas preces, vēl kaut ko un visādi to, bet man uz to brīdi bija tikai 300 iedzīvotāji paraksti, kuros viņi parādīja, un izskaidroja, ka šie paraksti, vajag parakstu, es uzlieku parakstu. Tas pats līdzīgi ir ar autobusu maršrutiem. Tad, kad ir jābrauc, tad nav neviens, kas brauc. Viens, varbūt, vai 2 izbrauc mēnesī.
un mums vajag. Jā, Jā, es tikai mazu komentāru, bet tur jau ir tā visa sāls informācija. Es lūdzu pastāstiet deputātiem, kāpēc tas notiek. Es aizbraucu uz Sēlīm un pajautāju, es nezinu, ko atbildēt, jo es nezinu. Aizbraucu uz Rubeņiem, pajautāju, es nezinu, ko atbildēt, kāpēc aiztaisīt ciet. Tāpēc lūdzu jūs amatpersonas, kas šo sfēru pieskata, dodiet informāciju par šām kritiskajām situācijām, kur kas, Par salu, lai mēs varētu piemēram. pateikt arī. Jā, Leonīd, par salu, piemēram, vidēji viens klients dienā. Jā. Nu, diemžēl, jā, kā es saku, bizness ir bizness un mēģina viņš pats sevi regulēt. Tātad, jā, ir saņemta vēstule, es tikko skatos, e-pastā ir saņemta vēstule no Zasas aptiekas prokurista, vai viņš ir pieslēdzies? Viņš ir pieslēdzies. Tas, ka no janvāra meklē un nevar atrast, diemžēl mēs kā pašvaldība, mēs esam solījuši, ka aptieka šeit būs. Tas, ka uzņēmējs dažādu iemeslu dēļ mums stāsta, ka to nevar izdarīt, mums tas neatrisina situāciju. Es ļoti labprāt nelaustu šo līgumu. Ja viņš pateiktu, ka no parītdienas mums vai no pirmdienas sāk strādāt aptieka. Aicinātu viņam nosūtīt saiti uz domas sēdi, kad pašvaldība pieņems gala lēmumu. Visi tad vienojušies. Šobrīd uzsākam balsojumu par šo lēmumu projektu un lūgums uz domas sēdi nosūtīt šim prokuristam vai vadītājam nosūtīt saiti, lai viņš var pieslēgties un iespējams līdz domas sēdē, jau viņš būs atrisinājis šo jautājumu. Ja? Lūdzu, uzsākam balsojumu. Kolēģi, no 9. janvāra vai no 23. janvāra, tas nav nopietni. Iedzīvotāji mums neprasa, kāpēc viņš nevar to izdarīt. Jā, lūdzu. Jā, bet es gribētu vērst uzmanību, ka tas pārmetums ir arī pašvaldības lauciņā, jo ilgu laiku bija tā Zasas aptiekas tirgošana un objektīvi tikmēr aizgāja arī farmaceiti. Tā kā cilvēks aizgāja tajā laikā, tā kā arī tad jau nekas tur nenotika. Pārmetums nevietā, jo Zasas aptiekas vadītāja gāja prom un tāpēc mēs viņu arī tirgojām. Ja? Viņiem bija piedāvājums, viņi gāja prom. Viņa gāja prom un tāpēc mēs arī palikām tur tādā situācijā. Jā, šobrīd mēs jau esam nobalsojuši, tā kā mēs lūksim Vjačeslavu uz domas sēdi sagatavot savu redzējumu, bet mūs neapmierina situācija, ka no janvāra kaut kas tiek meklēts. Mums iedzīvotāji nevienā brīdī nesaka, ka Zasas aptiekai nav darbinieka vai vēl kaut ko. Viņi prasa, kāpēc nestrādā Zasas aptieka. Un mūs šī situācija neapmierina. Un ir citi pretendenti, kas ir gatavi šo pakalpojumu nodrošināt, bet šī brīža situācija viņiem to neļauj. Līdz ar to, Vjačeslav, redzu, ka jūs pieslēdzies esiet, bet mēs jau esam nobalsojuši. Tad, lūdzu, īsās vārdos, ja varat paskaidrot, bet lūdzu. Jā, paldies. Sveicināti deputāti, sveicināti godātais priekšsēdētājs. Gribu uzsvērt to, ka mēs pārņemam aptieku sagraustu stāvokli. Tā bija. Mēs samaksājam par to aptieku par kapitāla daļam naudu. Nebija tā, ka mēs saņemam to par velti, pārņēmam, nezinu, vēl kaut kas. Rīkojamies pilnīgi atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Tā ir skaitā arī palīdzam savu veidā pašvaldībai nodrošināt savas autonomas funkcijas, atbilstoši likumam par pašvaldībām. Un kopumā, protams, jāsaprot, ka man šī situācija ir pārsteigums, Jēkabpils novada domes rīcība, jo kopumā tas ir raksturojams kā tāda, mīksti sakot, negodīga rīcība. Bet skaidrs, ka katram cilvēkam varētu būt dažādi viedokļi. Tā skaita arī domas vadībai. Bet runājot par to, mēs rīkojamies atbilstoši normatīviem aktiem, mēs meklējam cilvēkus, un, kā jūs sakat, jūs neticat, ka nevar sameklēt, es jums teikšu vairāk, mēs piedāvājam algu, kur ir lielākā par jūsu godātais domas priekšsēdētājs tam farmaceitam. Plus mēs esam gatavi joprojām sekt ceļu izmaksas, kas ir līdz 150 kilometriem tam farmaceitam.
Bet mēs pat runājam ar farmaceitu biedrību. Mēs apgājam visus farmaceitus Jēkabpilī ar saviem piedāvājumiem. Godīgi neviens nav gatavs. Vēl viena nianse, kuru ir jāatzīmē, ir tāda, ka uz doto brīdi jau 4 aptiekas pamata Jēkabpils novads. Un mēs redzam, ka šī problēma ir sistematiska, nevis kaut kāda mūsu individuāla sistēma. Un, protams, Jēkabpils novada doma var rīkoties, jo tā ir autonoma struktūra un atbilstoši Vīnes konvencijas par pašvaldībām. Tā varētu rīkoties un izdot publiski akti. Jā, tas ir tiesības, bet mums arī ir tiesības, protams, rīkoties atbilstoši kā autonomai komercsabiedrība, rīkoties arī atbilstoši likumam, tā skaitā arī griezties tiesību sargojušās institūcijas un tiesa. Tā kā rīkosimies tā, kā katram ir savas tiesības, un atkārtošos redzējums ir sekojuši, ka ļoti, tas ir mans personīgais, gribu pasvītrot, tas ir personiskais viedoklis, ka ļoti raksturojams pēc reiderisma. Ļoti raksturojams, bet man ļoti sarežģīti to izteikt tagad precīzi, jo, protams, ka juristi to darīs, tas ir juristu darbs. Bet, skaidrs, ka, vismaz nesmuki, bet, labi, rīkosimies katrs atbilstoši. Paldies par vārdu. Paldies, Jačeslava kungam. Man ir tikai viens jautājums. Aptieka strādā šodien? Aptieka nestrādā. Tas arī ir vienīgais mūsu jautājums. Ir gads pagājis tūlītās, un aptieka nestrādā. Un iedzīvotājiem pilnīgi un viennozīmīgi neinteresē, vai jūs varat darbinieku dabūt vai nevarat darbinieku. Mēs skatāmies, lai strādā aptieka. Ja jūs to varat izdarīt līdz domes sēdei, ar lielāko prieku mēs turpinam jums šos aptiekas nomas līgumus. Izdariet to līdz domes sēdei. Vienalga, kā jūs to dariet vai ko mums nepieciešams, lai strādā aptieka, nevis atrunas. Un tas ir vienīgais jautājums, bet par reiderismu un pārējo, protams, jūs varat sūdzēt tiesā un visu pārējo, tā ir jūsu tiesība. Mums interesē, vai strādā aptieka. Un tas ir vienīgais un pareizais jautājums. Ja viņa nestrādā, mēs meklējam variantus, kā viņa strādā. Ja? Un jums arī būtu tas jādara. Tā kā liels paldies, lūdzu, Ainārs. Ļoti daudz skaļu vārdu, ļoti daudz emocionālu uzsaukumu tikai. Tātad jūs iegādājaties no Jēkabpils pašvaldības komercsabiedrību, kuru neviens jums neatņem. Tas ir viens, jūs iepirkāt daļas. Nosacījumi telpu nomai ir aptiekas uzturēšanai. Šo nosacījumu jūs nepildiet, un neviens jums komercsabiedrību šobrīd arī neatņem. Iet runa par telpu nomu, kurai ir savs telpu nomas mērķis. Aptiekas vajadzībām. Jūs šo mērķi nerealizējiet. Tātad šobrīd neviens jums neatņem kapitāla sabiedrību, ne daļas. Iet runa par telpām, kuras jūs neizmantojat noteiktam mērķim. Tas ir viss no pašvaldības puses. Ne par kādiem reiderismiem, ne par kādām Vīnes konvencijām, ne par kādām autonomām funkcijām. Vispār neiet runa. Labi, paldies, kolēģi. Tātad balsojums šobrīd ir 12 deputāti par, pret Elīna Serkla, atturas Aivars Kraps, Leonīds Saucevičs, Valdis Vizuls, nepiedalās nav, lēmuma projekts ir apstiprināts. Lūdzu, Aivaram vēl papildināt. Es varbūt ne tieši par šo, bet tad lūgtu sagatavot nekustamā īpašuma nodaļai, tad mūsu līgumos pašvaldībai, ko mēs nomājam, situāciju, teiksim, uz 1. septembrī, kas mums ir ar parādiem. Tas ir numur 1, vai pietiek, ko mēs iznomājam. Jā. Un otrs, ja mēs runājam, ka 9 mēneši nekas nenotiek, līgums ir jālauž, tad es kolēģi aicinātu paskatīties Rīgā Torņa ielā. Mums ir birojs, maksājam kosmisku īres naudu, 9 mēneši nekas nenotiek. Paldies. Labi, kolēģi. Ko lūdzu? Drīkst, man vēl būtu komentārs. Teiksim, ne jau primāri tā nomas maksa ir pamats līguma laušanai. Primāri jau ir pamats, kad ir atturēta licence un neizmanto telpas noteiktajam mērķim. Licence jau ir atturēta 18. augustā. Jā, labi, kolēģi, mēs jebkurā gadījumā pie šī jautājuma atgriežamies domes sēdē, un ja Zasas aptiekas šobrīd īpašnieki vai ko var uz šo datumu jau atnest mums pozitīvus rezultātus, arī mūsu lēmums var mainīties. Ja? Labi, paldies jums visiem. Lūdzu, kolēģi, nākošais jautājums ir
par sadarbības līgumu slēgšanu ar Valsts izglītības satura centru. Tas ir. Lūdzu. Kolēģi, lūdzu balsojam. Leonīts. Sešpadsmit deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Nākošais papildu jautājums ir par nedzīvojamās telpas nodošanu nomā un nomas tiesību izsoles apstiprināšanu. Tas ir saistīts ar iepriekšējo aptieka, Zasas aptieka. Tā ir izsoles tiesības. Kā es teicu, iet reizē ar visu pārējo. Lūdzu, kolēģi. Tas, ka viņš atrod, kam pasūdzēties, tas viss ir normāli. Vienkārši mums jau vairs nav variantu. Mūsu Zasas iedzīvotāji ēd nost par to, kad nav aptiekas. Daina? Vienpadsmit deputāti par, pret Elīna Serkava, atturas Aivars Kaps, Daina Vītola, Leonīts Salcevičs, Valdis Vizulis, nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Un beidzamais papildu jautājums ir par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušanu un otrās izsoles rīkošanu. Tātad, lūdzu. Kaspars? 15 deputāti par, pret, atturas, nav, nepiedalās Kaspars Štolnieks, lēmuma projekts izskatīts. Un tā tad ir informatīvie jautājumi šobrīd, un pirmais ir par pašvaldību atbalstu Jēkabpils novads sabiedriskā labuma organizācijām. Aivar, Soc komitejā izskatīts, es saprotu, ka ir bijis kaut kāda vēlme lielāku informāciju sniegt vai kā. Zanda, lūdzu, nāc. Un pēc tam iesim pie slimnīcas kapitāla. Labdien! Ja šīs sarunas mērķis ir iepazīstināt deputātus ar saistošo noteikumu projektu par pašvaldības atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām, kurš patreiz atrodas izstrādes procesā, lai noskaidrotu deputātu konceptuālo viedokli, vai ir nepieciešams turpināt darbu pie šādu saistošo noteikumu izstrādes, kas tālāk jau noslēgtos ar sabiedrības viedokļu noskaidrošanu un virzīšanu apstiprināšanai domes sēdē. Saistošie noteikumi nodrošinātu Jēkabpils novada reģistrētām sabiedriskā labuma organizācijām saņemt atbalstu no pašvaldības noteiktu mērķu sasniegšanai. Tādējādi veicināt šo organizāciju darbību, stiprināt kapacitāti un mudināt arī sadarbību ar pašvaldību, sabiedrības līdzdalības iesaistes jautājumos, sociāli mazaizsargāto personu interešu aizsardzībā un tādējādi arī palīdzot atrisināt nodrošināt atbalstu sociālo problēmu risināšanai. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt lielāku atbalstu biedrību darbībai un veicināt to sadarbību ar pašvaldību. Saistošie noteikumi nepieciešami, jo šī ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, līdz ar to apstiprinām ar saistošajiem noteikumiem. Saistošie noteikumi paredzētu divus atbalsta veidu. Viens izpaustos kā finansiālais atbalsts līdz 3000 eiro apmērā, kurus varētu tērēt
biedrības kapacitātes stiprināšanai dažādu pasākumu atbalstam. Un primāri, protams, tas būtu tas, ko biedrības lūdz atbalstu, ir palīdzētu sekt šo biedrību administratīvos izdevumus, kas ir telpu noma, komunālie maksājumi, dažādu pakalpojumu izdevumi. Un otrs atbalsts būtu materiāla tehniskais atbalsts, kas izpaustos kā nodrošināt telpu pieejamību bez maksas un aprīkojuma nodrošināšanu bez maksas šīm organizācijām. Attiecībā par telpām tās būtu ar izpildu direktoru rīkojumu apstiprinātas noteiktas telpu grupas, kur šīs biedrības, kas atbilst saistošo noteikumu minētajiem kritērijiem, varētu rīkot vienreizējus pasākumus, cikliskus pasākumus, pasākumu ciklus. Un mēs arī varētu piedāvāt šo telpu aprīkojumu ar, piemēram, ar dažādiem palīglīdzekļiem, portatīvais dators, projektors un līdzīgi. Saistošie noteikumi paredz, ka finansējums tiktu iekļauts kārtējā gada budžetā un finansējums tiktu piešķirts nepārsniedzot šo budžeta apmēru un visas nepieciešamās administratīvās procedūras tiktu noteiktas nolikumā par finansiālā un materiāla tehniskā atbalsta piešķiršanu. Saistošo noteikumu projekts, ar projektu esam iepazinājuši arī biedrības, notikušas vairākas neformālas sarunas par kritērijiem, kādiem ir jāatbilst sabiedriskā labuma organizācijām un ir saņemts pozitīvs atbalsts. Tas, ko biedrības lūdz, vienmēr domāt par lielāku finansējumu. Diskutabls jautājums, labi, ka viņš ir informatīvs. Tātad domāju, ka šobrīd pazaļš projekts, kurā mēs neapjaušam viņa, teiksim, to iespaidu uz šo palīdzības formu. Piemēram, pēc 3000 atbalsts bez regulēta telpu noteiktā kvadratūras, uz kuru tad aprēķinās šis atbalsta robežas. Tātad viens izīrē 400 kvadrātmetrus, saņem 3000, otrs izīrē 20 kvadrātmetrus, saņem 3000, ja viņš var pamatot šos izdevumus. Manuprāt, būtu jābūt kaut kādam rāmim, ko varētu īrēt, ko varētu atbalstīt. Tas ir viens. Otrs. Šobrīd izdalītas biedrības, kuras ir sabiedriskā labuma guvēji. Tātad, ar ko sabiedriskā labuma guvējs atšķiras no biedrības, kas tāda nav? Ar to, ka biedrība, kurai ir sabiedriskais labums, var saņemt ziedojumus. Tātad, vai tas ir, tātad sanāk šajā gadījumā, tātad tas, kas var saņemt ziedojumus, var saņemt arī palīdzību no pašvaldības īpašā formā. Vai mēs neesam to pamatu paņēmuši nepareizo? Es nemāku pateikt. Varbūt, ka tās varēja būt drīzāk sociāla rakstura biedrības, vai mēs viņas tādas varam raksturot. Jo tad mums nebūtu jāatšķiro vai jāskatās, vai tās ir kultūras biedrības, vai tās ir sporta biedrības un kādā sakarībā, teiksim, viņas iekļūst šajā sarakstā, jo viņas var būt visas sabiedriskā labuma guvējas. Tas ir 2. Un 3. Kā mums ar šo, teiksim, atbalstu, ko mēs tagad dodam 3000, kā tas sasaucās vispār ar atbalstu projektu, atbalstiem nevalstiskajām organizācijām un tāpat arī vispārēju atbalstu, ko mēs sniedzam tāpat biedrībām no viņu ziņu iesnieguma pamata, kur jau ir ietverta šeit šāda norma. Tātad mums ir biedrības, kurām mēs dodam, ir 3, 5, 6 tūkstoši ne pasākumiem, bet arī uzturēšanas izmaksām. Tad šajā gadījumā izstrādājot šos saistošos noteikumus, vai mēs nenonāksim pretstatos un kas notiks ar tiem finansējumiem. Man liekas, tie ir ļoti daudz vēl jautājumus, kuriem būtu jāatbild. Bet rāmis jau, ja teiksim par bezmaksas telpām runājot, par iespēju izmantot tās saucamos mobilos ofisus, tas ir laba tāda doma un tas ir labs atbalsta mehānisms. Bet par pirmo sadaļu, kurā jebkura pēc tām nosauktajām grupām var piedalīties biedrība un saorganizēt, ka viņi iesniegs atskaiti ne šajā gadā, bet pēc 2 gadiem,
Mēs pēc 2 gadiem varam nonākt, ka visas sabiedriskā labuma organizācijas mums nonāk šajā atbalstāmajā sarakstu grupā. Diez vai mēs būsim panākuši vēlamo efektu. Un otra lieta, ja mums ir arī doma ar šiem saistošajiem noteikumiem drusku paregulēt, lai šīs organizācijas, kuras aizņem mūsu telpas, samobilizētos telpu grupās, kurās varētu arī sekt komunālos maksājumus un tā tālāk, tad, manuprāt, ir jābūt tam rāmim, uz ko mēs atbalstam. Tas, kas ir pāri, tā ir jūsu izvēle. Bet ir rāmis 30, 40 kvadrātmetri. Kamā mēs tad turam viņus iekšā tajā rāmī? Ja? Tāds ir mans priekšlikums un redzējums uz to jautājumu. Jā. Es pakomentēšu par finansējumu apmēru. Mēs vakar saņēmām Lursovu datus un papētījām biedrību skaitu, kuras iziet pēc standarta nosacījumiem, nebaudot, vai viņas ir iesniegušas, nebaudot jau tālāk, vai konkrētā gada sabiedriskajā pārskatā ir tās atbalsta grupas, un vai ir nodokļu parādi, un vai ir laicīgi iesniegti pārskati, kas, protams, var atšķirties, bet tāpēc standarta kritērijiem, kas ir juridiskā adrese, vismaz 3 gadi, vidā reģistrētā sabiedriskā labuma organizācijas joma, sabiedriskās organizācijas status, tad pat reiz uz šo atbalstu varētu pretendēt 17 biedrības. Tātad, ja ir finansējums līdz 3000, katra biedrība šo finansējumu sasniegs, tas ir 51 000 budžetā. Es to saprotu uz šodienu, Zanda, jautājums, vai mēs veidojam noteikumus uz šodienu. Tātad izveidotie noteikumi, kuri paredzēs vai atļaus, iekļūstot šai grupā un reģistrējot šīs grupas, ja, pēc 2 gadiem nebūs 17, bet būs 68. Jāsaprot, ka noteikumi būs saistoši ilgu laika posmu. Protams, bet līdz ar to arī ir paredzēts saistošajos noteikumos punkts, ka mēs strādājam kārtējā gada budžeta ietvaros. Ja mums ir finansējums 50 000, tad mēs piešķiram finansējumu šo 50 000 apmērā nolikumā, kas tiks virzīts uz domu apstiprināšanai par šīm te visām administratīvajām procedūrām, tad ir ielikts kritērijs, kā mēs sarunājam šos te biedrību, teiksim, projektus augošā secībā un kuri aiziet svītra. Pie tam, skatoties, biedrībām būs arī šis te līgums uz gadu un sadarbības pienākums. Tas nebūs tā, ka mēs iedodam naudu, iztērējiet komunālajiem vai paaugstiniet savu kapacitāti, izglītojieties. Viņiem būs uzlikti ar līgumu, piemēram, 4 sadarbības pienākumi gada laikā, kas viņiem ir jāizpilda ar pašvaldību. Pēc piemēriem, kā rīkojas citas pašvaldības, tas var būt brīvprātīgais darbs. Tie var būt informatīvi pasākumi, piedalīšanās pašvaldības rīkotos viedokļu noskaidrošanas pasākumos. Un gada beigās viņiem ir jāiesniedz atskaite, ja nav izpildīts kārtība, kādā finansējums ir jāatmaksā atpakaļ. Tas tā kā būtu noregulēts. Drīkst varbūt tās, es pašā bāzē gribētu uzdot jautājumu. Tātad no kaut kurienes nāk iniciatīva pēc nepieciešamības atbalstīt attiecīgas sabiedriskas organizācijas. Tā iniciatīva nāk ar kaut kādu mērķi, un tā rezultātā ir uzdevums administrācijai mēģināt veidot saistošos noteikumus un saprast apmēram to virzienu un struktūru. Ja, tātad, kad mēs esam, gribam atrisināt kaut kādu palīdzības virzienu, ir kaut kāds uzdevums. Un tad jūs administrācija mēģina sakārtot to lietu. Es tad, ja pareizi, cik ir sanācis staigāt pa nevalstiskajām organizācijām un pastīties, kas notiek, tad visu laiku ir problēmas ar nevalstiskām organizācijām, kur tiešām ir seniori, kur ir, teiksim, medicīniska rakstura tur dažādām problēmām un gadījums cilvēki, kuriem mēs esam piešķīruši telpas un kuri nevar nomaksāt attiecīgos komunālos parādus. Ja mēs ejam ar šitādu mērķi, es pieļauju, ka tas mērķis ir šitāds, tad tas izpildījums, tur ir stipri jāpiestrādā. Varbūt var to pamatu uzdevumu būtībā.
tas justīcijas nama komunālie maksājumi. Vairāk vai mazāk tas ir pamats tam. Saprotu. Tādā gadījumā man nav īsti skaidrs tas domu gājiens šī nolikumā. Ok, cilvēki ar invaliditāti skaidrs. Pirmspensijas vecuma personas 50-64 gadi viens no kritērijiem. Kā mēs viņu atfiltrēsim? Kura būs tā biedrība, kura strādās tieši šitanī vecuma grupā un kāds mērķis ir iekļaut šitādu punktu? Pamatojumu grūti loģisku atrast. Jā. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, katrai sabiedriskā labuma organizācijai līdz 31. martam jāiesniedz iepriekšējā gada pārskats. Iepriekšējā gada pārskatā viņa norāda šo te personu loku jomu, ar kurām viņas ir strādājušas. Atbilstoši MK noteikumiem, tās četras grupas, kuras ir uzskaitītas, 4 no viņām, ir iekļautas MK noteikumos kā vienas no kategorijām, ko paredz MK noteikumi, ar ko strādā sabiedriskās labuma organizācijas. Un, protams, MK noteikumi paredz arī, ka ir citas jomas. Šie kritēriji, protams, ir vērtējumi, jo šos ir izteikušas biedrības, kas ir lūgušas šādu veidu atbalstu, un tie ir viņu virzītās iespējamās grupas, kas strādā ar. Jūs noskaitījāt tagad, ko paredz MK noteikumi, bet šī ir brīva pašvaldības iniciatīva, ka mēs gribam pašvaldību brīvi iedot no naudu, palīdzēt savām biedrībām, izmantot un likuma noteiktā kārtībā apmaksāt telpas. Ja? Vai mums vajag ņemt par pamatu ministru kabineta nosacījumus, ko jau viņi tur iekļauj un ko atbalsta? Personas, kas pārsniegušas darba nespējas vecumu, 15-25 gadi veci jaunieši. Es nezinu, manuprāt, mums ir jārunā skaidra valoda un jāsaprot, kādā veidā mēs rakstam tos saistošos noteikumus. Ja? Tālāk tas, ko Ainārs teica, kvadrātmetri. Tur var izpausties, balstoties uz šitādiem noteikumiem, te saradīsies, lai strikti izpildītu tikai šitos noteikumus un pretendētu uz 3000, un to var visu sadarīt. Mēs jau skatāmies uz normālām biedrībām, kuras darbojas un kurām tiešām vajag palīdzību. Kaut kā te nav īsti. Plus tas sabiedriskā labuma status. Agrāk viņu bija vienkārši nokārtot. Tagad ir diezgan sarežģīti. Varbūt kādai no tām biedrībām, un varbūt radīsies vēl kāda senioru biedrība, kura gribēs darboties un kurai nebūs iespēja to statusu nokārtot. Un tas status jau ziedojumus var saņemt pa lielam jebkura biedrība. Tikai sabiedriskā labuma biedrība var saņemt ziedojumus ar nodokļu atlaidēm. Ja? Vai tas kritērijs, ka tā biedrība saņem nodokļu atlaidi ziedojumiem vai nesaņem, ir mums svarīgs, lai mēs varētu tagad apmaksāt telpas mums vajadzīgajām biedrībām. Te, man liekas, te mēs esam kaut kur palaiduši tur tā beigajā interpretācijā. Katrā ziņā šis ieslēdz mikrofonu. Un vai mēs nenoliksim biedrības tādās divās kategorijās? Vieni būs, kuri saņems, kuri būs tie sabiedriskā labuma biedrības, un būs biedrības, kurām nav šī status. Ja? Ko mēs panāksim ar to? Kā šīs te daudzās biedrības, kas ir visā Jēkabpils novadā kopā, es nezinu cik, vai viņas nesanaidosies? Jo vieni būs, kas saņems, otri, kas nē. Vieni, kas kvalificēsies, otri nē, ja, tad tās būs divas nometnes. Un es baidos, ka tiešām sašķelsies šīs te biedrības un savā starpā būs diezgan, varbūt, naidīgi noskaņotas. Es gribētu teikt, ka šis nav vienīgais atbalsts, šis ir jauns atbalsta veids, kas būtu paredzēts biedrībām, kuras atbilst kritērijiem, kuriem jomas nosacījumi, tie tiek piedāvāti kā izstrādes procesā, bet ar viņiem var variēt, mainīt, noteikt citādākas mērķu grupas, uz ko mēs orientējam saistošos noteikumus, bet citas biedrības jau mums ir vairāki projektu konkursi un kārtības, kur
biedrības arī ar dažādiem nosacījumiem tiek aicinātas iesniegt uz atbalstu. Tā kā šis būtu tikai sava veida papildu atbalsts tām biedrībām, kurām mēs redzam, ka iet nedaudz grūtāk, viņi strādā varbūt ar nedaudz jūtīgākām kategorijām. Nē, nu šis, kā Aigars prasīja, no kurienes sākusies tā iniciatīva, tas ir no tās reizes praktiski, kad mēs bijām šajā tiesu namā un runājām ar šīm biedrībām, kuras izteicas, jā, sākās, jo visa pamatā jau ir vairāk vai mazāk šie komunālie maksājumi. Konkrētāk, ne, mums ir arī otrāka, tas, kas ir tā brīvības, tur, kur ir tie seniori, jā. Un tāpēc tika dots uzdevums Zandai skatīties. Atklāti sakot, par republiku ir praktiski laikam Rīga ir tikai, jā, kura ir izstrādājusi šādus noteikumus. Pārējie visi, kas kaut ko dara, nu, esam atklāti, nu, kaut kur piever acis kaut ko, jā. Tāpēc jau mēs sākām šo procedūru. Viņa nav tagad iekalta akmenī, viņa ir sākta. Tāpēc jums tiek viņa prezentēta un ir gaidīti no jums ieteikumi, kā varētu darboties šie noteikumi, lai nebūtu tā, ka mēs esam uzsākuši, ir ieguldīts jau darbs, un tad vienā brīdī, ja mēs ejam uz apspriešanu un tad uz dobu, jūs pats gan, nē, tur viss ir nepareizi, viss ir jābeidz. Jā. Tāpēc jau mums ir šajā brīdī šī prezentācija, uzklausīti tiek ieteikumi, tas pats Aināra ieteikums par tām telpu kvadratūrām, jā. Nu, tāpēc viņš tā pamazītēm tiek, jo, nu, mums vienreiz ir jāsakārto, mēs nevaram visu laiku katru gadā 3 reizes iet uz biedrībām, pirmais vienīgais jautājums ir komunālie maksājumi, jo mums tā tur ir pakalpojums sniegts, pakalpojumus regulē, ir sliktais stāsts. Un tāpēc mēs esam iesākuši, tāpēc mēs esam arī runājuši ar biedrībām, kā viņi skatās. Ja? Nav 3000, tas nav iecirsts akmenī, viņi var būt 2000, viņš var būt 1000. Ja? Tā kā tas ir diskusija. Vienkārši mēs gribam viņu kaut cik sakārtot to lietu. Ja teiksim, iet runa par šo māju vai par 2 mājām šobrīd, tad tas vienkāršākais risinājums būtu sadalīt apkuras un ņemt apkuras maksu tikai par konkrētajām telpām. Tātad, kolēģi, šobrīd šī māja, kas ir izīrēta nevalstiskām organizācijām, viņas apkuras izmaksas dalās uz kopējo kvadratūru skaitu, izrēķinās 1 kvadrātmetra cena pēc faktiskā kvadrātmetra. Tātad, ja atnāca uz visu māju siltuma rēķins 10 000, iekšā 25 īrnieki, kur īrē tur, teiksim, 300 kvadrātmetri, izveidojas kvadrātmetra cena. Līdz ar to arī tas pakalpojums ir liels. Bet būsim atklāti, koplietošanas telpas šajā mājā neadekvāti lielas. Platie koridori, platie vestibīli, pārējas un trepju telpas, tas arī ir tas, kas sadārzina šī pakalpojuma izmaksas. Ja mēs pārējam ar vienu lēmumu, savu lēmumu, ka šajās telpās aprēķinātā siltumu mēs rēķinām tikai uz konkrētajiem kvadrātmetriem, izņemot koplietošanas telpas, kuras finansē savus īpašnieks, mēs esam atrisinājuši 90% problēmas, neveidojot īpaši saistošos noteikumus. Es arī tā domāju, ka nu, nav īsti korekti uz biedrībām attiecināt milzīgas koplietošanas telpas. Tur kaut kādu daļu arī sec tur tā neatliekamā palīdzība. Ja? Viņi kaut ko nomaksā, bet vienalga, ja mēs ņemam to no biznesa viedokļa ēku ar skaitītāju pievadīto siltumu un ja kādam jāsamaksā un to negrib izdarīt īpašnieks, tad tas pārceļās uz biedrībām. Un kur mēs sākam vingrot administratīvi sarežģīti gari un mēs tagad veram to pašu naudu galā mēs iedosim, pārbīdīsim, mēs nesakārtosim to lietu, bet šitien mēs atvērsim tādu vaļā tādus vārtus, kur mums ir grūti prognozēt sekas, cik radīsies biedrību, kas centīsies palīdz zem šitien, cik ir novadā apkārt biedrību,
kas varbūt tās pašvaldības, respektīvi, teiksim, vai pārvaldes, vai skolas, vai kultūras nami vienkārši atļauj biedrībām izmantot tās telpas, un viņi tur iet un mēģina un dziet un saiet un tā tālāk. Bet tiklīdz viņiem tur nepiestāda to rēķinu, viss, viņi ir laimīgi, viņiem ir kur strādāt. Šitien mēs viņiem piestādām rēķinu pa pilnu programmu. Ot ir viss stāsts. Un vēl papildus tajā ir, lai tā vienlīdzīga pieeja būtu, iespējams, ka ir mums biedrības, kas ir sabiedriskā labuma guvēji, bet kuri izīrē telpas pie privātā, kā tajā brīdī mēs atmaksājam. Agite varbūt var pāris vārdus pateikt. Nu, es ar ļoti lielu interesi noklausos jūsu diskusijā un gribētu teikt, ka ir daudz tādu jautājumu, kur vienkārši netiek līdz galam pareizi izprasti. Bet, un arī nepiekritīšu tam, ka Latvijā nav tādu piemēru, ka mēģina atbalstīt biedrības un tieši biedrības, kas strādā sociālajā jomā, jeb ar tām sociāli jūtīgajām grupām. Ļoti labs piemērs ir Tukums, kur biedrībām ir vesela māja atvēlēta, un tur ir pavisam cita pieeja. Viņiem ir nomas līgumi, kur ir 95 vai cik tie procenti ir nomas tās maksas atlaide, un nomas maksā ir iekļauti gan apkure, gan ūdens, gan elektrība arī. Bet, ja runājam par šo, man liekas, iniciatīva ir ļoti laba, un es aicinātu tomēr lūkoties plašāk, ne tikai ka uz šīm telpām. Es arī nepiekritīšu Zandas ciparam 16 sabiedriskā labuma organizācijas, jo tās ir var pilnīgi dažādās grupās, ar dažādām grupām strādāt, piemēram, ar sportistiem, jā. Un šeit mēs runājam tikai par tiem cilvēkiem, par tām biedrībām, kas strādā ar garīgās attīstības traucējumiem, ar senioriem, jā, arī ar jauniešiem, bet Aigars Nitišs pilnīgi pareizi norādīja, ka tā ir pašvaldības brīva iniciatīva, un mēs varam atbalstīt ne visas grupas. Mēs varam izvēlēties kā pašvaldība, kuras tieši grupas mēs atbalstām. Un tas, kas šeit pozitīvs parādās pirmo reizi, man liekas, ir tas, ka veido šīs kopstrādes telpas, jeb kopēji lietojamās telpas, kas arī ir ļoti plats solis uz to, lai rosinātu biedrības domāt par kopā strādāšanu. Un pilnīgi piekritīšu Aināra Vasiļa ierosinājumam par to, ka varētu noteikt kvadrātmetru, kuru ar šiem noteikumiem varētu atbalstīt. Tāpat gribētu precizēt par sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Jā, ka tas nebūtu nav vienkārši jau šobrīd un kļūs vēl sarežģītāk, tur būs līmeņi, jo šobrīd notiek darbs pie sabiedriskā labuma šī likuma, organizācijas likuma. Un biedrības, kuras ir spējušas pastāvēt ilgstoši šai statusā, ir tikai cepuri jānoņem viņu priekšā. Tāpat es gribētu noraidīt bažas par to, ka vai mums veidosies ļoti daudz šīs biedrības, kas pretendēs uz šiem 3 vai 2 tūkstošiem. Manuprāt, tas būtu tikai pozitīvs moments, ja pašvaldībā šādas biedrības rastos. Es modelēšu situāciju, ka mēs ar deputātiem šodien nodibinām biedrību un nolēmjam strādāt ar kādu no šīm sociāli jūtīgajām grupām. Mums tas būs jādara vēl 2 gadus pat pie šī nodibinātā statusa, ja? Un pēc 2 gadiem mums būs skaidrs, vai mēs tiešām šo gribam, vai mēs to varam galu galā darīt. Tā kā man liekas, ka ir ļoti laba iniciatīva tieši atbalstīt sociālās jomas nevalstiskās organizācijas, un otrs labs moments ir par to kopā strādāšanu, par to rosināšanu, par tādu ideju visā novadā. Ne tikai Jēkabpilī, bet visā novadā. Bet ja mēs par ēkām runājam, var jau atrast un piedāvāt pavisam citu ēku, kurā iespējams ir daudz mazāk šie komunālie maksājumi. Ja jūs tādā šaurā kontekstā uz to skatāties, tad arī tāds risinājums ir iespējams. Paldies. Paldies. Tātad šobrīd mēs esam informatīvi iepazīstināti ar šo saistošo noteikumu izstrādi. Turpinam pie viņu darbības. Un kolēģi, tagad lūksim, lai pieslēdzies. Mums ir Kaspars Čanders, lai viņš pastāsta par šī brīža situāciju un kādi ir tie. Mēs turpinam šo darbību. Turpinam darbu. Mēs aizējam uz kopā.
Labdien! Nē, tas ir viens Tūlīt no variantiem. Katrā ziņā jāuzdod, es nezinu, izpildirektors vai Agita, jau braucot no mums projām. Nu, paskaties, kāds tā matemātika ir tajā lielajā ēkā, par ko radās šī problēma. Un varbūt tiešām tad tas kvadrātmetrs būs tik adekvāts, ka tur nebūs problēma runāt par šo ēku. Bet kopumā jāskatās viss novads arī. Kāda būs Jā, attieksme. tieši par to ir runa. Mums jau jāskatās viss novads. Mums ir vēl. Jā, lūdzu, Kaspar, lūdzu. Jā, labdien! Labdien! Kopumā jāsaka, finanšu situācija joprojām ir smaga. Dotajā brīdī gan ir tāds mazs optimisms, jo kontā vēl ir nepilnīgi 400 000, tikko ir algas samaksātas, priekšā nodokļu maksājumi. Esam saņēmuši arī pat pēdējās nedēļās finanšu paziņojumus par to, ka līdz gada beigām mums papildus tiks piešķirta naudiņa kopā aptuveni 1 000 000 eiro, bet jāsaka, ka mēs esam jau iztērējuši avansā novembra un decembra finansējumu 1 000 000 apmērā. Tā kā tas, ko mēs saņemsim, būtībā noseks mums to iztrūkumu, kas mums veidotos novembrī, decembrī. Protams, mums arī joprojām katru mēnesi veidojas zināms mīnus. Nu, pat tās noslēgsies 3. ceturksnis, tad sauksim ceturkšņa datus, tad arī precīzāk varēsim pateikt, tad, kāda ir šī brīža situācija precīzi. Nu, tas īsumā. Labi, kolēģi, jau jautājumi varbūt ir. Lūdzu. Jā, kad 5 mēnešu datus jūs prezentējāt masu mēdījiem, tur arī parādījās jau 6 mēnešu dati, un tas kāpums bija vidēji, respektīvi mīnus ap 200 000 eiro. Viņš arī uz šo pašu mirkli atlikušajos 2 mēnešos tā tendence ir līdzīga? Viņa noteikti ir mazāka. Viens teiksim, tās mūsu veiktās iestrādes pats sāk nest arī finansiālus augļus. Domāju, tas mīnus nav vairs 200 000, bet tiešām precīzi šo sēdi nebijām gatavuši cītrus, tāpēc precīzi pateikt nevar. Jā, nu, jebkurā gadījumā izskatās, ka uz doto mirkli tas parāda apjoms ir ap 1,5 miljonu. Tā varētu būt? Ja jūs runājat par neto rezultātu, jā, tā varētu būt. Ja runājat par parādu piegādātājiem, mēs esam norēķinājušies ar visiem piegādātājiem. Mums faktiski parādu piegādātājiem nav. Tad lūdzu varbūt komentēt, Kalēja kungs, jūs zināt, kas viņš ir. Masu mēdījos izteica viedokli par kopējo situāciju slimnīcās, bet kā īpaši kritiskāko viņam lūdza minēt vienu piemēru, viņš minēja tieši Jēkabpils reģionālo slimnīcu. Varbūt varētu jūsu komentārus, kāpēc tā? Tas nav nekāds pārsteigums, jo būtībā finanšu situācija ļoti smaga no pagājušā gada, jo no novembra jūs labi zināt, ka mēs arī šīs situācijas risināšanai ņēmām kredītlīniju. Komercbankā aizlāpītu to robu, kas veidojās gada beigās. Un būtībā viss šis gads ir pagājis gaidot to kādu papildus finansējumu no NVD, no valsts puses, jo visi apzinās, ka tie tarifi ir nepietiekami, ka viņi nesedz faktiskās slimnīcas izmaksas visām lielajām slimnīcām. Zaudējumi ir dramatiski. Tā skaitā Daugavpilī ir, manuprāt, pusgadā jau bija pāri 5 miljonu zaudējumi. Un jāsaka, Kalēja kungs to interviju vēl sniedz, pirms mēs bijām saņēmuši šos pēdējos finanšu paziņojumus par tomēr papildus piešķirtiem finanšu līdzekļiem. Un bez tiem jāsaka gan, ka tā situācija būtu bijusi ļoti dramatiska. Jā, jūs piesaucāt Daugavpili, bet es jūsu pašu prezentācijā gribētu pieskārties Rezeknes reģionālajai slimnīcai, kur mums tur diezgan ir izveidojies tā, ka līdz iepriekšējais Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs tagad strādā tur. Pie ļoti līdzīga, salīdzinoši līdzīga apgrozījuma par 5 mēnešiem Rezeknē ir parāds mīnus 140 000, mums ir mīnus 1 140 000. Kā jūs varētu šo izskaidrot? Neņemsim Vidzemes slimnīcu, kas strādā ar 200 000 plusā, un Daugavpili, kas strādā ar lielu mīnusu. Jā, tā, teiksim, lielākās izmaiņas finansējuma
finansējuma apjomā ir saistītas ar pacientu skaita kritumu, kas ir veidojies Covid gados. Rēzeknē viņš nav bijis tik izteikts. Mums ir ļoti izteikts pacientu skaita kritums slimnīcā, tas ir viens. Otrs noteikti kaut kāda vēsturiskā atalgojuma fonda veidošanas principi, tas ir otrs. Tad man pēdējais jautājums. Man ienāca tāda informācija, tad es lūgtu jūs apstiprināt vai nē, kad ir bijis šajā gadā, negribēs saukt konkrētu datumu, ir bijis gadījums, kad slimnīcas anesteziologs nevarējis veikt savus darba pienākumus, jo atradās darbam neatbilstošā stāvoklī. Vai tā ir taisnība, vai tā nav taisnība? Nē, tās gadījums nav bijis. Paldies. Lūdzu, Leonīts vēl. Jā, man ir jautājums. Kā klājas ar Eiropas fondu līdzekļu apguvi? Ar Eiropas fondu līdzekļu apguvi ejam uz priekšu. Tātad jūs visi redzat garām braucot Paukieņu, kas ēka tiek siltināta, un tur tas projekts veiksmīgi arī tuvojas savam noslēgumam. Līdz novembra beigām tad viņš arī tiks realizēts, un tur viss ir kārtībā. Mazliet mēs esam iekavējušies fondu finansējumu apguvi, kas ir atveseļošanās fonds. Tur gan jāsaka, vairāk iepirkumi nosacīti izgāzušies daļa piegādātāja tādas, teiksim, varbūt neprecīzas pieejas iepirkuma dokumentācijas aizpildīšanai, bet tur tas termiņš ir gana garš, un tur tie rezultāti tiks sasniegti. Sakiet, ir tāda neoficiāla informācija, ka ir apturēts maksājums. Nav liels, tur vairāk 10 000 eiro par kaut kādu iekārtu iegādi no Eiropas fondiem. Un pamats tai aizturēšanai ir atrastas pazīmes viltoti kaut kādi viltojumi. Jūs varat kaut ko paskaidrot par šo lietu? Kāpēc ir aizturēts un kas tas par projektu? Tas ir vecais lielais projekts, kur bija palicis finansiālais pārpalikums, tātad neapgūta nauda. Tur, teiksim, mēs no savas puses tos iepirkumus esam realizējuši un ir nopirktas konkrēti fizioterapijai jaunas iekārtas, bet tas jautājums ir tās, kad CFLA pēta dotajā brīdī piegādātāji iesniegtos dokumentus, un viņiem ir bažas par dažu konkrētu dokumentu atbilstību oriģināliem, bet tad mēs no savas puses mazliet arī veicam tādu kā detektīvu funkciju, pieprasam gan šiem te piegādātājiem, gan tiem, teiksim, iekārtu ražotājiem informāciju, kas arī beigās apstiprināja, ka viņi iesniegtie dokumenti ir pareizi un oriģināli. Tā kā tādas bažas bija, bet mēs tur kā tajā procesā kā tādi starpnieki, kā pasnieki no viena aiznesam informāciju otriem. Tad tai problēma ir pieliks punkts, atrisināts jautājums, finansējums atnāks, jā? Finansējumu vajadzētu atnākt, gala lēmums vēl nav pieņemts, bet mēs gaidām lēmumu. Skaidrs. Jā, kolēģi, paldies Kasparam. Protams, mēs varam skatīties, kāpēc vēsturiski ir izveidojies tieši šā, un droši vien, kad negribētos šobrīd tur pārmest vienam vai otram, šobrīd ir jātiek ar tām problēmām galā, un tā kā paldies valdei, kura cīnās ar šo lietu, un es domāju, ka tiksim galā, un paldies jums, turpiniet strādāt, un ziņojiet, ja kaut kas ir mainās vai ir kaut kāda nepieciešamība. Bet šobrīd, neskatīsimies, kurš tur un ko pielēma, kāpēc bija tieši tādi lēmumi un kāpēc ir tāds liels kritums un tam līdzīgi. Ja? Paldies, kolēģi, līdz ar to es... lūdzu, pareizi Aivaram. Paldies, Kaspar. Jā. Aivaram vēl ziņojumu. Nē, viss. Man ir jautājums, divi jautājumi. Pirmais jautājums ir sociālais dienas gatavo brīvprātīgos pašvaldības iniciatīvas. Un pagājušajā gadā jūs lēmāt par bērniem invalīdiem, kuriem pienāktos šīs paciņas, vai mēs atstājam kā pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu uz ilgāku laiku, un ko mēs darām ar Antūšu skolu. Tas ir
viens. Otrs ir šis jautājums, ka daudzas pašvaldības jau apmaksā skolēniem, kas nāk no citiem novadiem, no trūcīgām daudzbērnu un maznodrošinātajām ģimenēm pusdienu maksu. Jā, daudzos novados ir pusdienas maksā līdz 5. klasē. Mēs esam drusku soli tālāk, mēs maksājam līdz 7. klasē. Ir savā laikā jau tas skatīts Jēkabpils pilsētā, bet viņš nav atbalstīts. Un kā mēs bijām Aknīstē, arī skolo direktore uzdeva to jautājumu. Un mēs teicām, ka mēs risināsim, vai mēs varam iekļaut viņu arī šajos saistošos noteikumos, kuri tiks doti apspriešanai septembra beigas, oktobras. Kā jūs skatāties? Tā nav viedokļa, vai kā jūs vienkārši Es atbalstu. atbalstat? Pārējie arī atbalstiet to. Es domāju, ka arī jāatbalsta. Šīs kategorijas ir Un jāatbalsta. kā mēs skatāmies uz šo Antūžu skolu, jo Antūžu skola, mēs zinām, ka viņa ir speciālā, varbūt tāpat kā pagājuši gadu, arī visai skolai tomēr neskatāmies līdz 12 gadu vecumam, bet tā skola ir īpaša un mēs dodam šīs paciņas visiem, jo tā bija pagājuši gada deputāta iniciatīva, kuru mēs slēpām ar atsevišķu lēmumu, bet šeit sociālais dienas saka, ka ja viņiem tas tiek dodots, kad mēs iestrādājam to saistošajos noteikumos. Kā lūdzu? Nē, mēs ir šeit par bērniem invalīdiem. Sociālais dienas bērnu dārziem netaisa. Jautājums ir, vai sociālam dienestam ir šī funkcija visus bērnu dārzus arī. Par to mēs droši vien būtu cits lēmums jāpieņem. Tātad pirmais jautājuma punkts ir sociāli atbalstāmās grupas, kas iet caur sociālo dienestu plus Antūžu specskola. Ja? Un otrs punkts ir par to, vai šogad mēs tāpat kā pagājušajā gadā visiem bērndārza bērniem pērkam paciņas. Tas ir jau no budžeta viena. Pagājušajā gadā mēs bijām 7 eiro. Man liekas, pagājušajā gadā bija tikai bērndārziem. Vai tā pirmā klasē? Jā. Mēs liekas tikai bērndārziem. Nē, šeit ir tas jautājums, ka šeit tiek šis iestrādāts saistošajos. Ja mēs saistošajos gribam iestrādāt, ka visu laiku bērnu dārzu. Nē, tas ir atsevišķi sociāli. Tas ir atsevišķi, es arī domāju. Labi, kolēģi. Un otrs ir, ko es gribēju pateikt, ir slimnīcā beidzies iepirkums par šo atskurtuvi. Mums nepietiek slimnīcai 140 000, tad mums bija sarunu procedūra, un sarunu procedūrā ir kaut ko par 27 000 šī cena lielāka. Uz šo dienu nepaspēja sagatavot šo lēmumu, vai jūs atbalstiet, ka mēs līdz dobes sēdēji viņu sagatavojam, varbūt mēs varam pie budžetas Budžeta grozījumos čāliek iekšā. Ielikt. Situācija ir vienkārši. Mēs esam piešķīruši slimnīcai 140 000 atskurtuves izveidē. Slimnīca ir veikusi dažādas iepirkumus, aptaujas un visu pārējo iepirkumos neviens nepiedalījās. Tad tika veiktas aptaujas un šobrīd ir zemākā cena ir 167 000 par šo mūsu telpu, pārveidošanu par atskurtuvi. Un te ir jautājums par papildus 27 000 piešķiršanu, lai šīs telpas kļūtu par atskurtuvi. Tur ir remontos kaut kad 22 000 ar kapēkām un 4 000 lūdus matrači inventāru. Leonīts? Skaidrs,
tā lieta ir jādara un jāiet uz priekšu, bet ar to arī beidzas pašvaldības aktivitāte, bet tālāk izdevumu uzturēšana, viss tas uz nākošo gadu budžetu ir apmēram aprēķināts, cik no pašvaldības prasīs. Uz slimnīcas izmaksām to nevar noteikti attiecināt. Jā. Cik maksās tas pašvaldībai šis pakalpojums? Nu, Precīzi Precīzi nepateiksim, mums cik, bet katrā ziņā noteikti, ka viņš ir tur ir lielāks nekā algots viens pašvaldības policists droši vien būs. 24,7, tas nerāda. Jā, un viens medicīniskais, nu tas būs tas, kas pienāks paskatīt. Es vienkārši gribētu varbūt paskaidrot no savas pieredzes. Savā laikā mums arī bija diskusija, un mēs jau bijām ļoti tuvu tam, kad atskuptuvi ierīkot, bet kad parādīja, izlasījām tos noteikumus, kam ir jābūt, caurdiennakti dežurantam, medicīnas darbiniekam, apsargiem, apkopējiem, mazgātājiem, tur milzīgas izmaksas, līdz ar to mēs atteicāmies. Tagad uzbūvēsim, un es garantēju, bez 200,000 nākošais gadu pašvaldība šo. Jā, tikai, Leonīd, ir viena niansīte, ir mainījušies noteikumi, kas uzliek par pienākumu būt šādai atskutuvei. Jā. Es to visu saprotu tikai brīdī, ka tas būs papildus sloks, viņš ir vajadzīgs, bet viņš būs ļoti dārgs. Bet par mūsu atskuptuviem ir izrādījuši interesi Aizkraukle, Madona, un tad ir vēl jārunā arī ar Līvāniem. Jo pašlaik Līvāni ir vērt, ja nemaldos, uz Daugavpili. Labi, skaidrs, protams, ka Daugavpili tas izmaksā nav. kaut kur viens pacients ap 70 eiro. Jā. Nē, nu, laikam ir kaut kāda labturības normas. Kolēģi, varbūt tās, pa cik tūlīt jau mums būs jau domes sēde un plus vēl jāiet vēl rakstīt ir uz dzēju, tad pāris vārdos ir izdevies mums panākt to, kad Dambja finansējums tiek papildināts Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā mēs varēsim slēgt līgumu. Protams, šodien paziņojam uzvarētāju un ir nogaidīšanas periods. Tas ir kaut kad 27. datums, kad mēs varam slēgt līgumu. Tas ir viens tas jautājums. Mēs braucam pie finansu ministrijas, saliekam grafikus ar šobrīd tad ejam. Tur, kur NFPD atcerēsimies iebraucām. Jā, mēs pati pēdējā ēka bija tādas dragāžas un tāda, ļoti. Jūs tā vērk. Tur bija neatliekami, kur ātrās komisijas. Es varbūt ne jautājumu, bet komentārs. Es zinu, kāda situācija ir ar mūsu budžetu. Mēs esam skrējuši uz priekšu, neparedzot visādas force majeure gadījumus, kas te pavasarī mums gadījās. Jā. Man ļoti žēl, ka tagad cietīs tās teritorijas, kuras ir atstātas pēdējā plāna attiecībā uz ielām. Acīm redzot, salas novada tas vairāk skars. Bet tas ierosinājums būtu drusim paskatīties arī varbūt vēl neuzsāktos projektus. Es, piemēram, joprojām esmu ļoti skeptisks
pret to, kas ārpus dažādiem plāniem un projektiem pēkšņi mēnesi atpakaļ parādījās par 170 000 Krustpils pagastā, ūdensvads. Tagad 200 000 mēs šodien noteikti piebalsosim par mežiem, tā kā vajag akumulēt naudas un tos. Nē, ir. Tas atļauj man pabeigt. Es zinu, ka tas nav no aizņēmuma, bet tas ir no īpašuma pārdošanas naudas. Es redzēju reakciju arī kolēģu, ka viņš pēkšņi parādījās. Es vienkārši parādu, ka tur ir vieta, kur var paņemt, un lai varētu, kā saka, veiksmīgāk sakārtot šo tabulu, jo procentu līdz 20% mēs esam turpat. Nav, šobrīd, Leonīd, tā nav. Jā, uz 20% mēs šobrīd neesam. Tas ir viss atkarīgs no tā, ko mēs darīsim un cik mēs ņemsim. Ja? Tātad 17%, 26, 27 gads, 18, tur tajā teritorijā mēs esam, bet tas ir pret šī brīža ieņēmumiem. Kārli, lūdzu, pāris vārdos, un tad ejam, lūdzu. Jā, par to, es domāju, par to ūdensvadu, Leonīd, tu tā pieķēries, esi ļoti tam ūdensvadam. Tas ir nevis Krustpils pagastā, bet Kūku pagasta Zīlānos ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, ko iedzīvotāji gaida jau no 2014. gada. Plānots, viņš ir visu laiku bijis investīciju plānos, viņš ir iekšā visu laiku, kā ilgtermiņa perspektīva. Tas ir viens būvprojekts, ir izprojektēts 21. gada otrajā pusē. Ražošanas sanāksmēs, vadības ražošanas sanāksmēs, attīstības projektu sarakstos viņš ir bijis visu laiku, viņš pat ir atlikts, dodot priekšroku kaut kādiem citiem projektiem. Ūdensvada kanalizācijas tīklos mēs ieguldam regulāri, tātad Meldru ielas tīklu attīstībai Jēkabpils pilsētā mēs paredzējuši esam šogad 170 000. Ir bijuši ūdens apgādes tīklu pārbūves atjaunošanas darbi arī Viesītē, piemēram, pa 100 000 bija, divi objekti. 21. 22. gads tā ir ierasta darbība, attīrīšanas iekārtas arī pārbūvējam. Es nezinu, Leonīd, ko tu tā uzreiz meties virsū, objektam, kas ir Krustpils bijušajā novadā, ja, varbūt pie tā ir tā vaina tam objektam, ja viņš būtu kaut kur Viesītē, Aknīstē vai Zasā, tad tu virsū nemestos laikam, ja. Un otrs es pabeigšu, tas ir noslēgts līgums ar Sijā hektāru ar būvdarbu realizāciju, tad šogad izpildi ir kaut kādi 90 000 apmērā. Un atlikums ir nākamajā gadā. Viņi strādā, viņi šogad uzsāk un nākamgad pabeidz. Divus ar pus gados, cik kurā teritorija investēts, mans mīļais, šoreiz runāju lokāli patriots, mans mīļais novads Salas ir dabūjis 0. Izņemot tos, ka palīdzība bija liela pa tiem katliem un vispār. Leonīd, tev te atkal ir neprecīza informācija. Mēs esam savilkuši, tos objektus, kas arī kreditējoties ir būvēti no 21. gada, arī iepriekš. Ja. Salas novads nav bijis apdalīts, viņš ir faktiski ieguldījis aizņēmumus ņemot, ir kaut kāds 1,1 miljons. Ja. Tikai tas, kad, no 21. gada, tikai tas, kad Salas novadam bijušajam ir akcents likts uz deinstitucionalizācijas objektiem. Ja. Iepriekš nav bijusi, politika tāda, ka ir jāiegulda inženieru tīklos un ielās, ja, jo tā ir liela bēda, liela problēma, tā, ka tās ielas nav labotas kopš 80. gadu beigām, kad viņas
kongresa laikā uzbūvēja. Ja? Un tagad mums ir 2 gados, 3 jāpaspēj izdarīt tas, kas nav izdarīts 30 gados. Izdarīsim, bet daļēji. Ja? Tad pamazām. Ja? Nu, tā attīstība, protams, ir jāsavelk, ir jānolīdzsvaro, un tas nav vienkārši stāsts to visu nolīdzsvarot.